Darbie draugi, labdien! Lūk, turpinām mūsu ceļojumu garīgas dzīves teoloģijā un atgādināšu, ka šīs lekcijas, ko es sniedzu tiešajā ēterā Facebook platformā, balstās uz tiem materiāliem, ko biju sagatavojis un esmu gatavoju nemitīgi seminaristiem un lasu šīs lekcijas Rīgas garīgajā seminārā un arī izmantoju grāmatu Ievads garīgas dzīves teoloģijā, kuru pāris gadus atpakaļ biju izdevis, un es tagad jau nemācēšu pateikt, vai gadījumā ir iespējams šo grāmatu vēl iegādāties, bet, ja gadījumā kāds vēlētos, lai viņam būtu šis teksts, var uzrakstīt man privāti, un gan jau cilvēks bez teksta nepaliks. Šodien mēs ar jums nodarbosimies un parunāsim par vienu ļoti svarīgu tēmu, kura dažiem, un varbūt pat daudziem, var likties interesanta. Vismaz man šī tēma vienmēr likās interesanta. Miesa garīgajā dzīvē. Jo, kā mēs zinām, bieži vien gadās, kad mūsu garīgie tēvi, sprediķotāji, bieži vien mēdz arī laiku pa laikam arī palamāt šo pasauli un pamudināt savus klausītājus, lai tie vairāk pievērš uzmanību garīgajai dimensijai, bet šo miesīgo, pasaulīgo, lai atstāj novārtā. Pamēģināsim šos viedokļus mazliet līdzsvarot un paskatīsimies, ko par miesu runā garīgas dzīves teoloģijas eksperti. Sāksim ar to, ka teoloģijas vēsturē un arī baznīcas vēsturē bija ļoti dažādas pieejas pie tā, kā mēs skatāmies uz miesu. Bet pirms sniegt tādu īsu vēsturisko skici, tādu kolāžu no dažiem viedokļiem, kolāžu no dažiem attieksmēm pret miesu, es gribu tikai pateikt, ka tas, ko es tagad pateikšu, nekādā gadījumā nav mēģinājums vērtēt mūsu senču uzskatus, jo katra cilvēku paudze aug konkrētajā kultūras kontekstā, aug arī attiecīgajā filozofiskajā tradīcijā. Un līdz ar to arī uzskati par dažādām lietām var mainīties. Tāpēc mēs nevērtēsim, vai bija pareizi vai nepareizi tāda nicinoša attieksme pret miesu, piemēram, vai ir pareizi vai nepareizi pagānu reliģijās praktizēt pat tādu miesas kultu, jo ne par to iet runa, lai mēs vērtētu, bet lai mēs paskatītos uz to, kā baznīcas vēsturē šī attieksme pret miesu un šis uzskats par miesu mainījās, kāda bija evolūcija. Jo man šķiet, vismaz mans viedoklis ir tāds, ka šodien mēs, varētu teikt, vai paņemsim šo vārdu pēdiņās, tomēr pareizāk skatāmies uz cilvēka miesu, ņemot vērā arī mūsdienu zinātņu sasniegumus, ir īpaši psiholoģiju. Tāpēc ieskatīsimies tajā, kā uz miesu skatījās tie, kas dzīvoja pirms mums, lai mēs redzētu, kā mainījās šie uzskati. Un, protams, kā pirmais, kam būtu jāpievērš uzmanība, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir miesas vai skatījums uz miesu pareizāk no vecās derības perspektīvas. Vecajā derībā attiecību uz miesu tiek lietots tāds jēdziens kā basar ebreju valodā. Bet, ja mēs mēģināsim šo vārdu vienkārši tulkot, parasti šis vārds tiek tulkots tieši kā miesa. Un tomēr šī vārda tāds apzīmējums vai šī vārda jēga nav tikai un vienīgi tāda miesīga cilvēka izpausme. Neiet runa tikai par gaļu, par kauliem un par asinīm un arī par matiem. Iet runa par kaut ko daudz dziļāku. Un teoloģiski šis jēdziens miesa vecajā derībā apzīmē visu cilvēka personību. Ja? Jo cilvēka persona var arī izpausties tikai un vienīgi materiālajā pasaulē. Es došu jums tādu piemēru, kas man pašam palīdz to sakārtot galvā.
Ja mēs paņemsim grāmatu un skatīsimies uz šo grāmatu tikai un vienīgi no tāda miesīga redzes punkta, tad šī grāmata sastāv no papīra, no cieta papīra, noteikti tur ir līme, ir kaut kādi materiāla gabaliņi, ir krāsa, un ar šo krāsu ir kaut kādi simboli, kas ir nodrukāti, ar kuriem ir apdrukātas šīs grāmatas lapas puses. No materiāla redzes punkta tas ir tāds papīra un dažu citu materiālu sakārtojums kopā, attiecīgajā formā. Bet, ja mēs pērkam kādu grāmatu, tad mēs nepērkam šo grāmatu tikai tāpēc, ka mēs gribam, lai mums plauktā stāvētu kaut kādi papīras gabali vai kaut kādi papīra artefakti. Mēs pērkam grāmatu, lai lasītu to, kas ir ietverts šajā grāmatā. Jo autora idejas, autora domas šajā gadījumā, šajā grāmatā, manas domas un mani pētījumi un to, ko es biju mācījies arī savā laikā, šīs domas ir ietvertas šajā grāmatā. Bet šīs domas nevarētu realizēties, ja nebūtu šī papīra, ja nebūtu šī artefakta, kas ir apdrukāts ar kaut kādiem simboliem, kurus mēs saucam par burtiem, un šie burti saliekas vārdos, vārdi teikumos, un tad mēs varam tikt pie šīm idejām, kas bija mana galvā un materializējās šajā grāmatā. Tāpēc, ja mēs mēģināsim tagad salīdzināt grāmatu ar cilvēku, ja grāmatā ir domas un idejas, kas izpaužas caur matēriju, tāpat arī mēs varam runāt vecas derības izpratnē par cilvēka miesu. Miesa nav tikai un vienīgi miesa. Miesa ir viņa personas izpausme. Tāpēc šis vārds basar, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs pie šīs pieejas pienāksim arī 20. un 21. gadsimtā, par ko mēs parunāsim bišķiņ vēlāk. Ja mēs paskatīsimies uz jauno derību, tad jaunajā derībā parasti, protams, mēs varam arī atrast citus sinonīmus, bet parasti tiek izmantoti divi vārdi, kas ir gandrīz sinonīmi – sargs un soma. Es domāju, ka vārds soma jums ir daudziem pazīstams, ja mēs runājam, teiksim, par somatiskām slimībām vai psihosomatiskiem simptomiem. Tieši vārds soma apzīmē gan sargs, gan soma. Tulkojumā mēs varam iztulkot šos vārdus kā miesu. Tomēr viņam ir mazliet dažādas nozīmes. Ja iet runa tikai par vārdu sargs, tad šajā gadījumā mēs varam skaidri pateikt, ka iet runa tikai un vienīgi par miesu, kas ir par miesas materiālo izpausmi. Tas nozīmē, ka iet runa par gaļu, par kauliem, par asinīm, par matiem, par ādu, par visu to, no kā sastāv mūsu miesa. Bet ja mēs izmantojam vārdu soma, tad šis vārds soma ir ļoti tuvu ar savu nozīmi tam iepriekšējiem ebreju jēdzienam basar. Tas nozīmē, ka tas ir nemateriālas formas, materiāla izpausme, ja mēs runāsim ar Aristoteļa jēdzieniem. Tas ir nemateriālas formas, materiāla izpausme pasaulē. Un šeit es arī varu atkal varbūt aiziet mazliet uz priekšu, bet lai paskaidrot tieši jaunas derības to izpratni par cilvēka miesu. Ja mēs paskatīsimies uz cilvēku pūli, katrs no viņiem ir savādāks. Viens garāks, cits mazāks, viens jaunāks, cits vēlāks, viens vecāks, viens ir vīrietis, otrs ir sieviete, un tā tālāk. Viens ir melnāks, cits ir gaišāks, viens ir ar augstāku izglītību, cits varbūt ar pamata izglītību. Cilvēki ir ļoti dažādi, bet katrā no šīm cilvēkam izpaužas cilvēka forma un materializējas konkrētajā personā. Ja mēs pajautāsim, kas viņus padara par cilvēku, ja piemēram cilvēks ir sirms, vai viņš ir sliktāks cilvēks nekā tas, kurš nav sirms. Ja cilvēks ir, piemēram, mazāka auguma, vai viņš ir sliktāks cilvēks? Nu taču nē, mēs arī par abiem diviem pateiksim, ka viņi ir cilvēki. Katram no viņiem piemīt tā pati cieņa,
un katram no viņiem ir tādas pašas tiesības, vismaz tā būtu ideālajā pasaulē. Bet ir kaut kas, kas viņus padara par cilvēkiem, un šis kaut kas ir cilvēciskums. Ja? Tā substance, izmantojot viduslaiku atkal terminoloģiju. Un tāpēc, kad mēs runājam par soma vai par miesu, arī jaunas derības izpratnē, iet runa tieši par cilvēka personības materializāciju, par cilvēka personības realizāciju šajā pasaulē. Problēma ir tanī, ka kristietības pirmajos gadsimtos, kad kristietība ieguva brīvību sākumā, un jau 4. gadsimta beigās kristietība kļuva par Romas impērijas, mēs varētu to tā nosaukt, izmantojot mūsdienu iedzienus par valsts reliģiju, tad, protams, kā kristiešiem, lai izpaust savu reliģiju, lai izpaust arī savu pārliecību, bija jāparņem un jāizmanto grieķu gan terminoloģija, gan valoda. Atcerēsimies, ka jaunā derība, jaunas derības oriģināla valoda ir grieķu valoda. Bija jāizmanto arī tās filozofiskas koncepcijas, kas bija populāras un kas bija saprotamas pārējiem Romas impērijas iedzīvotājiem, jo jūdiem bija savs pasaules redzējums, kurš ne līdz galam bija līdzīgs un kurš, jāsaka, ka ļoti atšķiras no grieķu redzes punkta. Un, ja mēs runājam par pirmajiem kristietības gadsimtiem, tad mums skaidri jāpasaka, ka kristieši bija pārņēmuši neoplatoniskas idejas. Ļoti vienkāršojot, ka pastāv kaut kādas idejas, kas ir reālas, ja, un šīs idejas emanē vai šīs idejas savu būtību izstaro uz materiālo pasauli, un tādā veidā veidojas kaut kādas materiālas lietas. Platonismā svarīgākas bija idejas nekā materiāla pasaule. Līdz ar to, skatoties uz cilvēku, grieķim svarīga bija dvēsele, bet miesa bija patikpat cik svarīga. Ja? Un atkal, izmantojot mūsdienu salīdzinājumu, es varētu to pateikt tā, ka dvēseli tika uztverta kā, miesa tika uztverta kā dvēseles tāds gaļas skafandrs, ja? Vai pat radikālajos gadījumos miesa tika uzskatīta par dvēseles cietumu. Un līdz ar to, teiksim, nomirt, pāriet uz to pasauli, kad dvēsele atbrīvojas no miesas, tad šajā neoplatoniskajā pasaulē tas bija norma, tas bija ok. Vienlaicīgi jāatcerās, ka arī stoicisma idejas bija izplatītas, un stoikim vispār aiziet no dzīves pašnāvības ceļā, tas bija nekas ļauns, jā, tas bija arī tāds atbrīvošanas akts vai pašatbrīvošanas akts. Un kristietība pārņem šo valodu. Kristietība pārņem šīs idejas, protams, ne tik radikāli, kā to piedāvātu radikāli stoiki, un tomēr antīkajā vai pēcantīkajā pasaulē jaunās, agrinās, kā tas būtu pareizi latviski, agrinojos viduslaikos, bija tā, ka ļoti daudz uzmanības tika pievērstas tieši dvēselei, garīgajai dimensijai, un savukārt šī miesīga dimensija tika tā kā atstumta malā. Ja? Un, ja mēs paskatīsimies uz monasticisma tradīcijām, kuru sākums ir meklējamas 3. gadsimtā Ēģiptē, bet monasticisms ļoti ātri izplatījās arī par visu Romas impēriju un arī kļuva par vienu no izcilākiem dzīvesveidiem arī baznīcā, ja, vai kristietības ietvaros, tad mēs redzēsim, ka arī mūki ļoti daudz uzmanības bija pievērsuši tieši garīgajai dimensijai, pakārtojot miesu garam. Ja, protams, kā bija radikālākas kustības, bija mazāk radikālie mūki, kuri uzskatīja, ka par miesu būtu jārūpējās, bet katrā ziņā, tomēr tā miesa, viņa tika tā kā pastumta mazliet malā. Viņa pastāv, bet bieži vien, neteikšu, ka visos gadījumos, bet bieži vien pat tika uzskatīta, ka tas ir kaut kas ļaunums. Ja. Mēs jau nerunājam par gnosticismu vai par gnosticiskām mācībām, kur vispār materiāla pasaule
tiek prezentēta kā kaut kas pilnīgi ļauns, ja, un tikai garīgais ir īstais un svēts un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatīsimies uz scholastikas kulmināciju, un vienlaicīgi, ja mēs pievērsīsim uzmanību jauniem ubagotoju ordeņiem, tas ir 11., 12., 13., mazliet arī 14. gadsimts, tad mēs ieraudzīsim interesantu lietu, ka baznīcas tradīcijā ienāk pilnīgi cita filozofiska pieeja, jo it īpaši dominikāņi, bet ne tikai, viduslaiku universitātēs sāk dominēt Aristoteļa metafizika, sāk dominēt arī Aristoteļa filozofiskas idejas, kas pastumj un iztumj to platonismu, tā mazliet atstāja to novārtā. Un ja mēs runājam par aristotelismu, runājot par cilvēku, Aristotelis un viņam sekojot arī Akvinas Toms, arī Alberts Lielais, tīpaši slavenie dominikāņi, bet ne tikai, viņi uzskata, ka viņu uzskats ir ļoti līdzīgs, ļoti tuvs tam, ko mēs tikko bijām runājuši par to ebreju vārdu basar un šo grieķu vārdu soma. Tas nozīmē, ka cilvēka miesa ir viņa personības izpausme un viņa personības realizācija materiālajā pasaulē. Un kas ir vairāk, līdz ar to miesas nozīme automatiski tiek, varētu teikt, pacelta, jo scholastiķi pievērš uzmanību tam, ka pestīšanas ekonomijā arī miesa ir ietverta un ieņem svarīgu nozīmi. Un tas nav brīnums, jo, ja mēs runājam par teoloģiskiem argumentiem, pirmais no teoloģiskiem argumentiem būtu tāds, ka, ja Dievs radīja materiālo pasauli, tad vai Dievs gribēja radīt kaut ko ļaunu? Laikam jau tomēr nē. Ja Kristus ir iemiesojies un ir kļuvis Dievs ar mums, ja Dieva dēls iemiesojas un kļuva Dievs ar mums, kļuva par Jēzu Kristu, kas ietver sevi gan cilvēcisko, gan dievišķo dabu visā pilnībā, vai viņš varētu ietvert sevi kaut ko ļaunu. Un tieši viduslaiku scholastiskā teoloģija pievērš uzmanību tam, ka miesa ir ļoti svarīga nozīme, un arī tuvāk mīlestībai un apostulātam, evangelizācija ir ļoti svarīga nozīme. Līdz ar to, ja mēs runājam par viduslaiku tādu pieju, tādu teoloģiju, mēs varētu pateikt, ka ļoti miesa ieņem, viņai varētu teikt, goda vietu, viņai paredzētu vietu. Šī bilancēšana starp garīgu un miesīgu tiek savesta kārtībā. Bet galu galā nāk arī baroka mentalitāte un barokālā kultūrā, kas ietekmēja arī teoloģiju neapšaubāmi, radās pilnīgi cita pieeja, ka viss tas, kas ir naturāls, priekš cilvēkiem tajā laikā šķiet, tas aizdomīgs. No viņa būtu jāturās pa gabalu, ja, jo tomēr cilvēkam jābūt civilizētākām, garīgākām, ja mēs runājam par teoloģiju. Un daudz uzmanības arī tika pievērstas laika gaitā uz eskatoloģisku realitāti, kā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta tam, ka cilvēka mērķis ir pestīšana debesīs, un šīs tendences dominē arī šodien. Mēs tūlīt parunāsim mazliet par to eskatoloģiju, bet tieši baroka ietekmē atkal materiāla pasaule tiek pastumta malā. Miesas jautājums vai miesas cieņas jautājums paliek it kā mazliet aiz borta. Mazliet kristietību sakustināja reformācija, jo es negribu izskatīties, ka esmu kāds luterānis, jo es esmu tīrs katolis un vēl baigi konservatīvs katolis, vismaz es tā sevi pozicionēju, bet jāsaka, ka katoļu teologiem daudz galvas sāpju dāvināja arī reformācija, jo tieši protestantu baznīcu ietekmē
kas ietekmē arī politiku, ietekmē arī pasaules redzējumu, daudz uzmanības tika pievērstas arī šīs pasaules pārveidošanai. Un kristiešiem, katoļiem, arī uz šo bija jāatbild. Kāpēc protestanti uzskata, ka viņam cienīgi jāstrādā, jāpelna iztika un jāpārveido šī pasaule, bet mēs, kā katoļi, tik daudz uzmanības esam pievērsuši eshatoloģiskai dimensijai, ka mēs arī šo pasauli tā kā mazliet atstājam novārtā un miesu atstājam novārtā. Jā, protams, mēs negribam līdzināties eģiptiešiem, kuru dzīves mērķis bija cienīgi nomirt un būt apbedītiem, runā par seniem eģiptiešiem, protams. Bet, man šķiet, ka reformācija šeit nospēlēja arī nesliktu lomu, jo katra liela vētra baznīcā palīdz kaut kādas lietas sakārtot, jo mēs laiku pa laikam aizmiegam, un mums šķiet, ka viss ir kārtībā tajā laikā, kad zem tepika jau sāk vākties kaut kādi atkritumi, kurus no turienes būtu jāiztīra. Jā, tāpēc arī nesaku, ka reformācija tas bija pilnīgi labs notikums, bet noteikti nebija galīgi slikts un noteikti tam ir sava vieta Dieva plānā. Un tam mēs nonākam ar jums līdz 20. gadsimtam, it īpaši runa ir par Otro Vatikāna koncilu, kas notika 20. gadsimta 60. gados, kuru devē arī par antropoloģisko pavērsienu. Teoloģijā koncila tēvi sāk domāt par to, vai nevajadzētu kristietību, es negribu izmantot vārdu attīrīt, jo tas nav pareizs vārds, jo katrs laikmets kaut ko ienesa jaunu un arī vērtīgu arī mūsu teoloģijā, bet vai nav vērts pievērst uzmanību vairāk tomēr tam bibliskajam skatījumam, un vai nebūtu vērts pievērst uzmanību arī tam, ka skatīties arī uz cilvēku tieši no šīs vecās derības un arī jaunās derības perspektīvas, par kuru mēs tikko bijām runājuši, no Basar un Soma perspektīvas. Kā no vienas puses mēs, kā cilvēki, neapšaubām esam aicināti, lai būtu un gūt svetlaimību kopā ar Dievu, bet tomēr mūsu miesa ir ierakstīta pestīšanas ekonomijā. Un līdz ar to cilvēku mēs neuztveram, mēs par to bijām runājuši, kad bija runa par mūsu antropoloģiju, bet šeit vērts tikai atgādināt, ka cilvēks tiek uztverts holistiski. Tas nozīmē, ka garīga un miesīga dimensija, abas divas ir svarīgas, un es atgādināšu, ka mēs nevaram runāt par cilvēku, ka viņš ir miesa vai ka viņam ir miesa vai viņam ir dvēsele. Viņš ir miesa un dvēsele. Viņš ir, katrs no mums esam gan miesa, gan dvēsele kopā. Mēs nevaram runāt, ka šīs lietas ir pilnīgi atdalāmās un cilvēks bez miesas var būt pilnīgi laimīgs. Un šeit mēs nonākam pie šī eshatoloģiska jautājuma, jo mēs esam pieraduši lūgties, un es uzreiz gribu pateikt, ka tas nav pareizi, kaut arī ļoti daudzi priesteri to dara, tas ir teoloģiski nepareizi, un pat arī dažās grāmatās, pat liturgiskās grāmatas, arvien joprojām tiek sastopami šie formulējumi, kas ir teoloģiski, maigi sakot, neprecīzi. Lūksimies par mirušās Annas dvēseli, ja? Pasludina priesteris svētās mises sākumā. Vai, kad mēs braucam uz kapu svētkiem, mēs sakam, mēs lūdzamies par mirušo dvēselītēm, ja? Vai mēs lūdzamies par dvēselēm un tā tālāk. Formāli it kā viss būtu pareizi, bet dziļi teoloģiski tomēr nē, jo ar pestīšanu ir aptverts viss cilvēks, ieskaitot arī cilvēka miesu. Un tāpēc pareizāks formulējums būtu, mēs lūdzamies nevis par mirušās Annas dvēseli, bet mēs lūdzamies par mirušo Annu. Jo arī viņas miesa, kaut arī pašlaik atdusas kapsētā, tomēr ir aicināta uz to, ka laiku beigās, lai kā mēs to neiztēlotos, ka laiku beigās arī šī miesa celsies augšā. Un šī mirusī Anna būs dzīva ar dvēseli un miesu. Protams, es tagad atstāšu aiz iekavām šo jautājumu par to, kā tas izskatīsies. Mēs nezinām, un neviens nezina, un es arī nezinu. Bet tomēr šī patiesība par visu ticīgu, par visu cilvēku augšām celšanos pie pasaules beigām, pie
Kristus otrreizējas atnākšanas pie parūzijas, tas nav tikai skaista pasaciņā. Tas ir mūsu ticības patiesība. Tā ir viena no atklātām lietām. Ja mēs uzticamies Dievam, mēs uzticamies arī viņa mācībai, tam, ko Kristus ir mācījis. Līdz ar to, runājot par augšām celšanos, un Kristus ir augšām celies kā pirmais starp mirušajiem, tas liecina par to, ka mūsu tā eshatoloģiskā realitāte nebeidzās ar to, ka miesa paliks šeit kaut kur, un dvēselītē tur kaut kur ar Dievu kopā tur dzīvos paradīze ar engelīšiem un tā tālāk. Tas ir tikai pagaidu stāvoklis, ja mēs izmantosim to vienkāršāko sadalījumu. Tas ir tikai pagaidu stāvoklis, līdz mēs būsim laimīgi. Un neuzskatiet to par herēziju, bet skaidri jāpasaka, ka tagad mirušie, tie, kas ir atpestīti, tie, kas jau sasniedza svētlaimību, viņi ir laimīgi, bet viņi nav laimīgi vēl visa pilnībā, jo vēl paliek augšām celšanas notikums. Viņi ir laimīgi, bet vēl pagaidām bez savām miesām. Es, protams, tagad negribu runāt par dažādām teoloģiskām teorijām, lai jūs nemulsinātu par, piemēram, tādu teoriju, ka augšām celšanas nāvē, jo viņas nav baznīcas atzītas, tas ir tikai un vienīgi tādas teoloģiskas hipotēzes, ne vairāk, jo Kungs mums nav atklājis pilnībā visu. Viņš atklājas tikai to minimumu, kas ir nepieciešams pestīšanai, bet, kad pienāks laiks, mēs visu redzēsim, gan jau Dievs atklās mums visu. Bet kāpēc es par to visu runāju? Es gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka cilvēka miesa ir ietverta pestīšanas ekonomijā. Cilvēka miesa arī ir atpestīta. Līdz ar to mēs nevaram runāt, ka cilvēkam dvēsele ir atpestīta, bet viss cilvēks ir atpestīts. Savā laikā, kad es studēju vēl seminārā, viens no mūsu dogmatikas pasniedzējiem mums stāstīja tādu lietu, tādu pusjoku, ne pusjoku, bet Polijā, kad notiek draudzes misijas, tas ir tāds draudzes atjaunošanas nedēļa, kad brauc tādi svešākie priesteri, jo vienmēr svešāks priesteris ir interesantāks, savējais jau laikam apnicis, un tad notiek arī lūkšanas svētās mises, grēksūdzes iespēja, notiek arī mācības, un pēc tam, kad beidzās draudzes misijas, tad parasti tiek uzstādīts arī tas saucamais misiju krusts baznīcas dārzā par piemiņu šim notikumam. Un mūsu pasniedzējs kādreiz teica tā, ka vienā vai dažos krustos, uz dažiem krustiem viņš redzēja tādu uzrakstu poļu valoda skan zbav dušan svojom, kas tulkojuma nozīmē glābj savu dvēseli. Un kā viņš tā pusjokus teica, ka uz viena paša krusta uzrakstītas 3 herēzijas. Glābj. Ne jau cilvēks pats sevi glābj, tas būtu pelagianisms, bet Kristus dod mums pestīšanu. Viņš ir pestītājs. Dušam, jeb dvēseli. Bet viss cilvēks tiek izpestīts. Ne tikai viņa dvēsele, bet arī miesīga daļa. Ne tikai garīga dimensija, bet arī miesīga. Un galu galā sava, bet par to mēs varētu vēl diskutēt, bet Kristus dāvā pestīšanu nevis individuāli jā, bet kopienas kontekstā. Tā kā pareizāk būtu, lai es tiktu izglābts baznīcas kopienā, varētu to paformulēt šo glābj savu dvēseli, lai būtu teoloģiski precīzāk. Un man šķiet, ka tomēr viņam ir taisnība, jo šajā ziņā patiešām mūsdienu katoliskajā ticībā mēs nevaram aizmirst par šo miesīgo dimensiju, par šo materiālo dimensiju, kas ir iekļauta pestīšanā. Un mēs būsim laimīgi arī savā miesā. Par to mēs bieži vien aizmirstam, tāpēc lūdzu, ļoti lūdzu, nesakiet, lūdzamies par mirušo dvēselēm vai par dvēselītēm, ka brīžiem viens otrs pasaka, bet mēs lūdzamies par mirušajiem. Es, kad lasu kaut kādus pat liturgiskus tekstus, kaut kādas lūkšanas, es pat speciāli pārveidoju, kad ne par dvēselēm, bet par visu cilvēku. Tāpēc tas ir svarīgi, jo arī miesa ir iekļauta pestīšanā. Un tagad mēs ar jums iesim mazliet tālāk un parunāsim par teoloģisko skatījumu uz miesu. Kā es jau teicu, skatoties, kad mēs parlūkojam tādu miesas teoloģijas evolūciju, mēs varam redzēt, ka miesa
tiek interpretēta nevis kā tikai šūnu kompozīcija, ja, kā tas ir tikai un vienīgi kaut kāda tāds skafandrs priekš mūsu dvēseles, lai mūsu dvēsele varētu funkcionēt un ka gribētu cilvēki, kuri pateiktu, ka reinkarnācija eksistē, ja, ka dvēsele atstāja vienu miesu, pāriet citā un tā tālāk. No kristīga redzes punkta reinkarnācija ir teoloģiski neloģiska tieši tāpēc, ka miesa ir mūsu personas būtības izpausmē, ja, un līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka miesa ir tikai tāda kaut kāda ārēja daļa. Nu, teiksim, man ir džemperis, ja, tagad viņš ir tumši zils vai jums viņš pats šķiet melns ēterā. Bet es varu viņu nomainīt pret sarkano vai pret zaļo. Kādu gribēšu, tādu uzvilkšu. Ja, un bieži vien miesa tiek uztverta tieši kā kaut kādas drēbes, ja, priekš mūsu personības. Bet tā nav taisnība. Ja mēs mēģināsim šo salīdzinājumu pavilkt mazliet tālāk, mana āda, es viņu nevaru nomainīt. Nu, protams, tagad mēs pateiksim, ka cilvēks pa 7 gadiem viņam mainās visas šūnas, un, protams, tas būs pilnīgi citas šūnas, no kuriem es sastāvēšu pēc 7 gadiem. Bet savu ādu es nevaru nomainīt, viņa paliek tā pati, es nevaru viņu novilkt. Ja kāds mēģinās to izdarīt, nedod Dievs, tad es nomiršu. Ja? Tāpat runa par mūsu miesu. Miesa nav kaut kāda ārēja daļa no mūsu personības. Tas ir mūsu būtības daļa. Ja? Un bez šīs bez miesas nepastāv personība. Ja? Pat varētu tā tik radikāli riskēt pateikt. Līdz ar to mums skaidri jāpasaka, ka teoloģiski miesa nav daļa no cilvēka. Cilvēks ir dvēsele un miesa. Un miesu mēs nevaram reducēt tikai līdz kaut kādai anatomijai, bet miesa ir daļa no mūsu personības. Tāpēc arī visas tas reinkarnācijas, viņas vienkārši nav savienojamas ar kristīgo skatījumu uz cilvēku un arī uz cilvēka miesu. Bet es gribu pabrīdināt par vienu lietu. Kaut arī es tik uzsveru miesas nozīmi, tomēr skaidri jāpasaka, ka ja mēs mēģināsim veidot tādu hierarhisko salīdzinājumu, kas ir svarīgāks, garīgais vai miesīgais, skaidri būtu jāpasaka, ka garīgais tomēr ir svarīgāks, vai ne? Un jāiet runa par vai būt uzticīgam Dievam vai pazaudēt dzīvību, tad, protams, ka mocekļi skaidri mums parāda, ka ar savu nostāju, kas bija svarīgākais, ja, ka ir gatavi pat zaudēt šo fizisko dzīvību Dieva dēļ vai uzticības Dievam dēļ. Ja, tāpēc šeit ir svarīgi atcerēties, ka šajā hierarhijā garīgais ir aicināts, lai nevis sabojātu, nevis despotiski pakārtotu sev miesu, bet miesa drīzāk ir aicināta uz to, lai sinhronizētu savas vēlmes ar garīgo dimensiju. Tā būtu pareizāk. Ja. Šeit mēs varētu salīdzināt dirigentu un orķestru. Ja. Kad orķestrs spēlē, katrs no muzikantiem ir spējīgs spēlēt kaut ko savu. Ir spējīgs iesākt, kad grib, pabeigt, kad grib, spēlēt, kā grib, ja, un tā tālāk. Ātrāk vai zemāks, lēnāk, skaļāk vai klusāk, bet tieši dirigents, viņš parāda, kad kam ir jāspēlē un kāda veida jāspēlē un kad kopā būtu jānoslēdz. Mēs varētu pateikt tā, ka nebūs koncerta, ja būs tikai viens dirigents. Nebūs koncerta, ja būs tikai orķestrs. Ir nepieciešams, lai būtu abi divi. Tāpat mēs varam runāt arī par cilvēka personību, ka nebūs personības bez dvēseles, nebūs personības bez miesas, bet ja pastāv abi divi, ja, kopā, tikai tad viss darbojās, tikai tad izpaužas materiālajā pasaulē cilvēka persona. Un tad, skatoties uz mūsu miesu tieši no tādas perspektīvas, skaidri jāpasaka, ka miesa nav nekāds ļaunums. Ja, un materiālā pasaulē nav nekāds ļaunums. Protams, kāds varētu iebilst un tagad pateikt, jā, bet apostolis Jānis savās vēstulēs vai evangēlijā vai apokalipsis grāmatā raksta kaut ko pilnīgi pretējo. Bet šeit būtu jāsauc palīgā biblistus, kas mums paskaidrotu, ka šeit neiet runa par ontoloģisko ļaunumu, tādā ziņā, ka tieši materiāla pasaule ir ļauna. Iet runa par morālo ļaunumu, ka mēs materiālo pasauli varam izdarīt par ļaunumu.
padarīt par ļaunu. Tā. Piemēram, došu tādu vienkāršāku salīdzinājumu. Nazis vienmēr ir nazis. Bet ar šo nazi mēs varam griezt maizi, bet arī šo nazi nedod Dievs, mēs varam izmantot arī pret savu tuvāko, lai griezt nevis nazi, bet rokas. Un ja pirmajā gadījumā nazis tiek izmantots labumam, tad otrajā gadījumā tas pats nazis. Ja, viņš kļūst par ieroci un kļūst par ļaunumu, ļaunuma rīku, ļaunuma īstenošanas rīku. Un tāpēc arī šī pasaule, ja viņa kļūst par ļaunuma īstenošanas rīku, tikai tādā nozīmē, gan apustulis Jānis, gan apustulis Pāvils runā, ka kaut kādas materiālas lietas ir ļaunas. Ja? Un šeit mēs varam arī pateikt, ka ja cilvēks parāk dievina savu miesu, parāk lutina, ja? Un brīžiem ir tādi narcistiskie uzvedības modeļi, ja? Kad cilvēks dienam un naktīm ir trenažieru zālē un ievēro diētu, lai tikai skaisti izskatītos, kaut arī vienmēr šeit ir tā problēma, ka ja kāds gribētu ļoti skaisti izskatītos, ja, tad tas nevienmēr ir veselīgi. Ja, it īpaši, ja mēs runājam par kulturistiem, ja, tad viņi nav visu laiku tik reliefi cilvēki. Ja, viņi sadedzina visus taukus, lai reliefi izskatīties, gatavojoties sacensībām. Bet pēc tam, kad viņi ir uz masas, jā, tad viņi ir arī tādi resnulīši. Jā. Tāpēc šeit arī parāk pārmērīgs miesas kults, tas ir kaut kas jau gandrīz kā nekristīgs. Un tad miesa, kas ir laba, ieņem Dieva vietu, un tad rodas problēma. Mums jāpieņem, ka mūsu dabā ir tā, ka mēs novecojam. Jā, un, teiksim, es tā laiku pa laikam pat iesmēju, jā, kad es biju jaunāks, es gribēju bārdu, bet es nepratu viņu tā labi nodzīt un labi nogriezt, lai tā izskatītos skaisti. Un tikko es atradu meistari, kas to prot, kas man iemācīja, pie kuras es eju pie barberes, es eju griezt matus un bārdu, tad bārda arī pēkšņi nosirmoja. Ja? Un līdz ar to es nevaru atļauties tādu lielu bārdu, jo tad es izskatīšos, ka pavisam vecs cilvēks, kaut arī es esmu tikai 40+. Ja? Tā kā mums jāpieņem šis fakts, ka mēs novecojam, ka mēs mainamies, ka mēs nevienmēr būsim tik skaisti, kā tas bija 18 gados, jā, tīpaši meitenes. Un tad šis miesas kults, būt mūžīgi jaunai, nevet ne pie kā laba, jā, tas kaitē garīgumam. Bet ir arī otrā galējība, kad cilvēks pilnīgi nolaiž savu miesu, jā, un šeit man visu laiku stāv prātā svētā Franciska no Asīzes vārdi, kad viņš runāja par miesu, kā par brālīte ezeli, un bija pat laikam kaut kur teicis, ka viņš pret savu brāli ezeli bija pārāk stingrs, ja, ka pārāk viņu tur dzenāja, ka vajadzētu tomēr mazliet tā delikātāk. Un šeit ir taisnība, ja, ka tas minimums, kas būtu nepieciešams, tas ir labs miegs, ja, tas būtu uzturs veselīgāks pēc iespējas, mazāk plastika vai ne, mazliet sporta, svaigs gaiss, it kā šķiet kā vienkāršas lietas, ja nepieciešams vērsties pie ārsta un kaut arī mūsu medicīnas sistēma, mūsu veselības sistēma nav ideāla, bet izmantot visas iespējamas iespējas, lai saglabāt savu veselību maksimāli ilgi, vienlaicīgi atceroties, ka tik un tā būs jāmirst. Tā kā tā ir veselīga pieeja pie miesas, ja, un rūpes par sevi, tas varētu būt arī daļa no mūsu garīgas dzīves, īstenībā. Ja, tas, mēs kad neceros, vai mēs bijām runājuši vai nebijām runājuši par garīgu pieredzi, man šķiet, ka vēl nebijām runājuši par garīgu pieredzi, varbūt bijām, tagad es nepateikšu, ja, jo man mazliet atšķiras lekcijas seminārā, atšķiras lekcijas Rārzī un lekcijas šeit, tāpēc es jau tagad neatceros, kas kur bija, bet katrā ziņā, ja nebija, tad būs, ja bija, tad jūs jau atceraties, ka garīgai pieredze ir divas dimensijas, un šī horizontāla dimensija, tas mūsu attiecības ar materiālo pasauli, ietver arī rūpes par savu miesu. Un starp citu došu jums vienu interesantu un man šķiet ļoti derīgu padomu. Ja kaut kas
notiek mūsu fizioloģijā, ka patiešām ir grūti, tad vienmēr būtu jāpaskatās, kur notika kaut kādas problēmas ar miesu. Jo bieži vien arī tādu depresīvo stāvokli, neizgulēšanos un tā tālāk, tas nevar pateikt, ka vienmēr, bet bieži vien var saistīties ar kaut kādu hormonālo disbalansu, ja, ar to, ka miesai kaut kā pietrūkst, ir kaut kāda slimība, somatiska slimība. Ja. Pirmais, ko es parasti daru, es mēģinu savest kārtību miegu, tad uzturu, tad nododu analīzes, un tad eju pie ārsta. Ja. Un manā dzīvē vienreiz arī tā gadījās, ka tāda drūma gara stāvokļa, ja, tāda subdepresīva stāvokļa iemesls bija īstenībā nekārtība miesā, ja, un vajadzēja šo lietu sakārtot, un viss nostājas uz savām sliedēm. Tā kā redziet, miesa ir arī svarīga nozīme mūsu garīgajā dzīvē. Ja? Un tagad mēs arī pie tā mēģināsim pāriet. Kāda ir miesas nozīme garīgajā dzīvē? Sāksim ar to, ka es jau minēju vairākas reizes, bet atkārtošu un nežēlošu vārdus, lai to atkārtot, ka miesa ir ierakstīta pestīšanas ekonomijā. Tā ir tā lieta, kas mums būtu obligāti jāatcerās. Bez šīs lietas tālu mēs netiksim. Un miesa ņem dalību mūsu garīgajā dzīvē. Sāksim ar tādu vienkāršāku lietu. Ja mēs pieņemam sakramentus, tad caur ko mēs pieņemam sakramentus? Nav jau tā, ka Dievs dod žēlastību pa taisnu dvēselē. Viņam nav problēma to izdarīt, bet tomēr Dievs vēlēs, lai baznīca būtu sakramenti. Ja, un, piemēram, svēto komuniju mēs pieņemam apēdot Kristu. Faktiski, burtiski apēdot Kristu. Kristības sakramentu mēs pieņemam ar to, ka mūsu miesa tiek iegremdēta ūdeni vai palaistīta ar ūdeni. Visas svaidīšanas notiek caur miesu. Ordinācijas sakraments notiek caur žestu roku uzlikšanu. Jā, protams, šeit mēs varam runāt par laulības sakramentu un par grēksūdzes sakramentu, kā arī sakramentu forma ir nemateriāla šajā gadījumā, bet par to mēs runāsim turpmākajās lekcijās, kad būs runa par sakramentālo dimensiju garīgai dzīvē. Bet katrā ziņā miesa ņem dalību liturgijā. Miesa ņem dalību caur miesu, pateicoties miesai. Mēs ņemam dalību baznīcas kopienā. Caur miesu mēs daram labus darbus. Arī miesas stāvoklis ietekmē mūsu lūkšanas kondīciju. Ja, jo, ja es jūtos slikti, kā kurš, piemēram, varat iedomāties, ja tu cilvēks guļ slims, ja, un šķiet, ka ir daudz brīva laika, tu lasīt nevari, grūti, gulēt negribi, izgulējies, guli mocies. Un varētu palūgties rožakroni, bet arī rožakroni lūgties negribās. Pilnīgi neko negribās. Ja? Miesa arī ietekmē mūsu, mēs varētu pateikt, garīgu kondīciju. Ja? Un tāpēc arī viņa ir svarīga nozīme, un brīžiem viņa var strādāt arī kā tāds bremzēšanas mehānisms. Arī neapšaubami notiek. Bet kad man ir ļoti labi, ja, kad viss ir kārtībā, veselība savesta kārtībā, un pat zobi visi savi, un garas stāvoklis ir labs, un izgulējies, un paēdis, un tā tālāk, un tad brīžiem šķiet, ka arī lūgties ir vieglāk. Redziet, ka šī saskarsme, šī sakarība, korelācija, viņa ir tomēr diezgan stipra. Protams, ka brīžiem gadās, kad cilvēkam ir labi, tad lūgties gribās vismazāk, ja, un tikai pēc tam vērsties pie Dieva tad, kad viss ir slikti, bet tas nebūtu pareizi, protams. Ja. Tā kā mūsu miesa spēlē fundamentālo lomu arī mūsu garīgajā dzīvē. Ja, un līdz ar to mēs nevaram pateikt, ka viņa nav nekādas nozīmes un viņa neņem dalību un ka viņu vajadzētu nicināt un izstumt un tā tālāk. Nē, garīgas dzīves ietvaros miesai ir fundamentāla nozīme. Viņa tajā visā ņem dalību. Atcerēsimies vēlreiz no lekcijas, kad mēs bijām ieskatījušies cilvēkā teoloģiska vai ateoloģiska antropoloģija, cilvēka antropoloģija, tā būtu tautoloģija. Kad mēs bijām runājuši par teoloģisku antropoloģiju, ja, vismaz bijām runājuši par pamatiem, tad cilvēks ir
garīgi miesīga būtne, līdz ar to viss, kas notiek garīgajā dimensijā, atspoguļojas miesīgajā, un viss, kas notiek fiziskajā dimensijā, arī atspoguļojas garīgajā. Ja, tā kā šeit ir šī korelācija ir ļoti stipra, un mēs varam pat runāt par kazuāciju, bet noteikti mēs nevaram izstumt miesu no garīgas dzīves aploka, un runājot par garīgu dzīvi, nevaram nerunāt par miesu. Un tagad es gribētu pievērst uzmanību diviem tematiem, tādiem jau praktiskākiem un, manuprāt, interesantiem, un arī varētu pateikt, ka tas būtu, zināmā mērā tāda kazuistika, jo mēs runājam par divām konkrētām dimensijām, kas saistītas ar miesu, bet man šķiet, ka viņas abas divas ir visdiskutablākas no tā visa, ko es teicu. Un proti, pirmā no šīm ir cilvēka seksualitāte, un otra ir relikviju kults. Jo gan viens, gan otrs izraisa diezgan daudz jautājumu, un arī lielus jautājumus attiecībā uz cilvēku, uz cilvēka garīgo dzīvi. Sāksim ar cilvēka seksualitāti, un es vēlos sākt ar bioloģiju. Atcerēsimies, ka katram dzīvniekam, arī cilvēkam, jo mums arī ir tāda dzīvnieciskā daļa no mūsu dabas, katram dzīvniekam ir savi instinkti. Un bieži vien arī tādā mūsdienu kultūrā un tādā sadzīvē, varētu teikt, bieži vien tiek runāts par to, ka mūsu vajadzībam jābūt izpildītam. Visam mūsu vajadzībām jābūt apmierinātam. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir izdzīvošanas instinkts. Tas nozīmē, ka ja man ir ēdamais, es nevaru neēst. Ja, es varu kādu laiku pagavēt, bet tomēr es nevaru piespiest sevi neēst. Ir nepieciešama ļoti stipra motivācija, lai neēstu. Ja, ja kāds, piemēram, izsaka kādu bada streiku, vai kāds tad riktīgi gavē. Ja, starp citu, aizmirsu pateikt, gribu pievērst uzmanību tam, ka asketiskas prakses, par to arī būs runa, viņas nevar būt viņu mērķis nevar būt nogalināt miesu vai izdarīt pāri miesai. Ja. Bet katrā ziņā, atgriežoties pie instinktiem, ir instinkti, kas vērsti uz individa izdzīvošanu. Tas nozīmē, ka mēs ēdam, lai izdzīvotu. Ja mums draud kaut kāda bīstama situācija, kāds mums uzbruk, tad mēs aizstāvamies vai bēgam projām. Mēs realizējam arī citas fizioloģiskas vajadzības, lai mēs vienkārši dzīvotu. Ja? Un ja mēs šīs vajadzības neapmierināsim, mēs kā individi mirsim. Un bieži vien šīs domāšanas veids tiek attiecināts arī uz seksuālo instinktu. Nosauksim to par vairošanas instinktu. Bet problēma ir tā, ka vairošanas instinkts nav domāts individa izdzīvošanai. Viņš ir domāts sugas izdzīvošanai. Līdz ar to, ja indivīds nerealizē šo sugas izdzīvošanas instinktu, jeb vairošanas instinktu, tas nenozīmē, ka automatiski šis indivīds nomirs. Noteikti nē. Un ja mēs paskatīsimies uzmanīgāk uz dabu, tad mēs ieraudzīsim, ka ne visiem dzīvniekiem ir iespēja atstāt savu ģenetisko kodu. Ne visi dzīvnieki ir spējīgi, un viņam tiek dota iespēja, vai viņi iegūst iespēju, varētu pareizāk tā pateikt, ka viņi iegūst iespēju vairoties. Jā, piemēram, ja mēs runājam par lauvām, jā, tad tikai lauvu praidā tikai vienīgi visstiprākie tēviņi tiek pie matītēm. Jā, un visi pārējie, viņi paliek faktiski celibātā, varētu tā pateikt. Un tik un tā viņi dzīvo, tik un tā viņi turpina pastāvēt, viņi nemirst uzreiz. Jā, un šīs vairošanas instinkta nerealizācija neveicina viņiem kaut kādas psiholoģiskas traumas. Tas ir dabiski, ka ne visi vairojās. Ja? Un tāpēc pateikt, ka cilvēka šī vajadzība, seksuāla vajadzība vai vairošanas vajadzība netiek realizēta, tas automatiski atspoguļojas uz cilvēka psihes negatīvi. Ja? Tas ir dabiski, ka ne visiem ir dota iespēja realizēt savu vairošanas instinktu. Tas ir pirmais. Tāpēc bioloģiskais arguments, ka
ja, teiksim, priesteris, kas dzīvo celibātā, ka tas viņam ir par seksuālo problēmu iemeslu tieši šis celibāts. Tā ir pilnīga kļūda. Ja? Šo problēmu iemesls nav celibāts, tikai nesakārtota seksualitāte. Un šī nesakārtota seksualitāte viņam būtu nesakārtota arī, ja viņš būtu laulāts. Arī tad, ja viņam būtu tas neierobežotas vairošanas iespējas, ja? Vai seksuāla instinkta realizācijas bezgalīgas iespējas, ja? Kad gribi un kur gribi. Neapšaubami nē. Tāpēc no bioloģiskā redzes punkta seksualitātes realizācija nav nepieciešama izdzīvošanai. Bet mēs šeit neesam, lai runātu par bioloģiju tikai, mēs esam šeit, lai parunātu arī par garīgo dimensiju. Un tātad, ja mēs runājam par cilvēku seksualitāti, tad jāsaka, ka tāpat kā visi instinkti, tāpat arī seksualitāte ir saistīta arī ar mūsu garīgumu. Es došu jums mazliet citu piemēru, kas arī atspoguļo mūsu instinktu, kas tiek realizēts, bet tādā veidā realizēts, ka viņš ir integrēts arī ar garīgo dimensiju. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, lai cilvēks tikai fiziski izdzīvotu, viņam pieteiktu 3 reizes dienā dot tādu kokteili, kur ir salikti visi nevajadzīgi, viss, kas viņam nepieciešams barībai. Piemēram, būtu olbaltumvielas, oglehidrāti, tauki, vitamīni, minerāli, viss pārējais, kas ir nepieciešams cilvēka izdzīvošanai. Mēs varētu izgudrot tādu buļļonu vai tādu kokteili, kad 3 reizes dienā izdzer, viss sabalansēts, viss kā vajag, var pielāgot individuālam vajadzībam, cilvēks būs priecīgs un paēdis. Bet tur tā lieta, ka mums pastāv restorāni, mums pastāv attiecīga anturāža, ja, attiecīga vide, kur mēs varam ne tikai paēst, bet paēst baudot maltīti. Ka mēs negribam tikai, lai mums būtu kokteilis, bet mēs gribam, lai mums būtu labi pasniegtie ēdieni. Mēs gribam, lai būtu skaista atmosfēra. Mēs gribam, lai skanētu skaista mūzika. Mēs gribam, lai mums neviens netraucētu. Mēs gribam mierīgi paēst un baudīt gan maltīti, gan vidi, kurā mēs atrodamies. Un tāpēc, es domāju, ka jūs piekritīsiet man, ka ļoti atšķirīgs ir tādas pašas kotletes, kas ir nodotas kaut kādā tur stalovkā, ja, un tādas pašas kotletes, kas tiek pagatavotas par lielākām naudām, protams, nopirktas, kas tiek padotas kaut kādā restorānā ar Michelin zvaigzni, ja, kas ir augstākais novērtējums kādam restorānam. Latvijā arī laikam pāris tāda restorāna ir. Tieši tāpēc, ja mēs runājam tikai par ēdienu, un šis ēdiens, mēs gribam, lai viņš būtu savādāks nekā tikai kokteilis. Tāds pats mehānisms ir ietverts cilvēkā, kad viņš realizē vai nerealizē savu seksualitāti. Cilvēka vairošanas instinkts un seksualitāte ir dziļi saistīta ar garīgu dzīvi, un līdz ar to ar mīlestību. Seksualitāte bez mīlestības, tas ir tikai un vienīgi instinkta realizācija, un tas, es negribu teikt, ka tas padara cilvēku līdzīgu dzīvniekam, ja, bet cilvēks pats padara sevi par tādu, kurš atdala instinktu un no viņa garīgas dimensijas. Līdz ar to notiek tāda iekšēja dezintegritāte, ja, iekšēja tāda sabrukšana, ka instinkts uz savu pusi, a manas garīgas vajadzības uz citu pusi. Cilvēka integrēts cilvēks, nobriedis cilvēks, šīs lietas saliek kopā – mīlestību un seksualitāti. Un tāpēc šī seksualitāte realizējās cilvēka dzīvē divos veidos. Tikai divos veidos šī seksualitāte realizējās. Pirmais. Seksualitāte realizējās mīlestībā ar otru cilvēku, kas, protams, tiek realizēta savukārt laulības kontekstā. Kāpēc ir nepieciešama tā laulība? Ne jau tāpēc, ka mēs te gribam laulāt pa labi un pa kreisi. Ne jau tāpēc, ka mēs gribam, tagad jau neliek zīmogus pasē, kā kādreiz,
bet ne jau tāpēc, lai cilvēkiem izdot kārtējo dokumentu un metrikās ierakstīt, ka tāds un tāds salauzājas ar tādu un tādu. Ja. Neiet runa par to, ka informēt pasauli, ka divi cilvēki, vai valsti, ka divi cilvēki viens otru mīl un grib būt kopā. Iet runa par to, ka šī savstarpēja mīlestība tiek integrēta arī baznīcas kopienā. Ka visa baznīca priecājas par to, ka šie divi cilvēki viens otru mīl un realizēs savu mīlestību arī seksualitāti sava laulības dzīvē. Un lielāka cilvēku daļa ir aicināta tieši uz to, lai realizētu seksualitāti laulībā. Un es nezinu, vai jūs pamaniet vai nē, abos divos gadījumos, mēs tūlīt runāsim arī par otro, par atturību no seksualitātes, fiziskas realizācijas, bet abos divos gadījumos, gan laulībā, gan vientulībā, ir nepieciešams viens un tas pats – seksualitātes integrēšana garīgajā dzīvē vai seksualitātes saistīšana ar savu garīgumu. Ja tas nenotiek, tad abos divos gadījumos seksualitāte, šī seksuāla instinkta realizācija kļūst destruktīva pašam cilvēkam. Un tāpēc, ja mēs realizējam laulībā, tad seksualitāte ir saistīta ar mīlestību un arī ar to, ka ir viens cilvēks manā dzīvē, ar kuru man ir ekskluzīvas attiecības, kuram es pasaku, es tevi mīlu ar visu sevi un dāvinu viņam visu sevi. Un tas notiek apusēji. Šis otrs cilvēks, vīrs vai sieva, dāvina mani visu sevi. Redziet, ja kāds stājas laulībā, lai tikai realizētu seksuālu instinktu, lai tas būtu legāli, piemēram, ja, vai tas būtu baznīciski legāli, ja, tad šajā gadījumā labāk nelaulāties un labāk nerealizēt tādā veidā, jo šeit ir egoisms. Ja, ja nav mīlestības, nedrīkst laulāties, ja, jo tad būs tikai un vienīgi problēmas gan sev, gan otrai pusē. Ja, labāk būt godīgam. Bet, ja cilvēks tikai mīl, ja seksualitāte ir integrēta viņa garīgumā, tad viss ir kārtībā. Ja, tad viss ir ok un var laulāties un realizēt savu seksualitāti. Turklāt, seksualitāte, pateicoties seksualitātei, cilvēks ņem dalību Dieva radīšanas darbā. Proti, iet runa par jaunu cilvēku laišanu pasaulē. Jo tieši pateicoties seksualitātei, bērns ir kā mīlestības auglis. Ja, un tāpēc arī, kāpēc baznīca tik daudz uzmanības, baznīcas mācībā tik daudz uzmanības tiek pievērstas tam, lai lamātu visu kontracepciju un tā tālāk un abortus. Ne par to iet runa, ka mēs negribam tur, ka mēs uzskatām, ka tas ir ļauns un tā tālāk. Tas īstenībā dezintegrē un varētu pateikt, ka tas bojā seksualitāti. Nevaru atrast tagad citu vārdu. Tas ir tāds poļu vārds upodļenie, ja, tāda sabojāšana, ja, ka mēs atkal novelkam seksualitāti līdz tik un vienīgi instinkta līmenim, kad mēs varam realizēt savu baudu, gūt baudu no seksualitātes, bet bez atbildības. Ja, bez atbildības par sekām, kas notiek. Ja. Un šeit, protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, es negribu tagad tajā iedziļināties, bet katrā ziņā, ja mēs integrējam seksualitāti savā garīgumā, tad nepastāv problēma par kontracepciju, nepastāv problēmu par to, vai jābūt abortiem vai nē, nepastāv problēma, pastāv, bet viņa ir risināma, ja iet runa par homoseksuālām tendencēm un tā tālāk, bet šodien mēs nerunāsim arī par to, jo tas ir pilnīgi atsevišķs temats, un ja es viņu sākšu, tad es nepabeigšu līdz rītam, jo ir daudz aspektu, kas būtu jāizrunā attiecībā uz homoseksualitāti, jo ne viss ir tik vienkārši. Bet katrā ziņā seksualitāti var realizēt mīlestībā, laulībā, un tad ir ok. Ja nav mīlestības, ja ir ārpus laulības konteksta, tad nav ok, jo viņa nav integrēta pilnībā cilvēka personībā, ieskaitot arī cilvēka garīgo dimensiju. Bet pastāv arī otrais seksualitātes realizācijas veids. Tā ir vientulība. Faktiski atteikšanās no savas
seksualitātes fiziskas realizācijas. Un šeit arī tāpat kā laulības gadījumā ir nepieciešama dziļa seksualitātes integrācija savā garīgajā dzīvē. Mēs nevaram pateikt, ka tas, kurš izvēlējās vientulību vai apsolīja celibātu vai augstākā pilotāža ir salicis šķīstības svētsolījumu, ka cilvēks pārstāja būt seksuāla būtne. Tas nenozīmē, ka cilvēkam tiek izgriezta šī seksualitāte, vai viņš šo seksualitāti iestumi kaut kādā tālā stūrītī un tam tai nepieskaras. Ja? Bet tur problēma, ja kaut kāds ir saspiests, agri vai vēlu tas uzsprāgst. Ja? Un nav zināms, kas zem šī sprādziena tiks. Ja? Un kam būs sāpīgi no tā visa. Protams, pašam cilvēkam, bet arī var gadīties, ka arī apkārtējiem. Tāpēc cilvēks izvēlās seksualitātes nerealizāciju, fizisko nerealizāciju, tikai un vienīgi atklāja, ka tas ir viņa aicinājums. Ka Dievs tieši uz tādu dzīvi viņu ir aicinājis. Ja? Tikai un vienīgi, ja es godīgi sev atbildu, mans aicinājums ir vientulība. Ja es to mēģināju kaut kādā veidā verificēt ar savu garīgu vadītāju, tikai tādā gadījumā mēs varam runāt par to, ka jā, Dievs tevi ir aicinājis. Ja? Bieži vien tiek runāts arī par priesteru celibātu, ja? Un saka, ka austrumu baznīcās viņi taču tiek galā. Man vienmēr rodas jautājums, vai labi tiek galā? Ja? Jo es nesaku, ka laulāts priesteris vai laulāts mācītājs ir sliktāks par to, kas dzīvo celibātā. Tomēr tūlīt mēs par to runāsim, par tām diviem teoloģiskiem aspektiem, kad iet runa par celibātu, šķīstības solījumu, vientulību, bet tūlīt līdz tam nonāksim. Es negribu, ka tas ir sliktāk, ja kāds ir laulāts. Tomēr tieši celibāts vai seksualitātes nerealizācija ir daudz izteiksmīgāka zīme divām svarīgām lietām, par kurām parunāšu burtiski pēc brīža. Bet gribu vēlreiz atgādināt, ka ne celibāts ir dažādu noziegumu, ko brīžiem padara arī priesteri iemesls. Bet problēma ir tā, ka cilvēks neizdzīvo celibātu tā, kā vajadzētu. Ja? Starp citu, īstenībā neviens nav taisījis tādus dziļus pētījumus, vai starp priesteriem, vai starp celibāta iesaistītiem, tie, kas dzīvo celibātā, vai starp viņiem ir vairāk noziedznieku, it īpaši seksuālo noziedznieku, nekā starp tiem, kurus nesaista celibāts vai šķīstības solījums. Tas ir liels jautājums. Saskaņā ar manu intuīciju, ar maniem novērojumiem, protams, es arī netaisīju pētījumus, es nevaru to pierādīt, bet mana intuīcija man rāda, ka tomēr starp tiem, kas mēģina integrēt savu seksualitāti, dzīvot celibātā, starp viņiem nav noziedznieku. Starp tiem, kas nemēģina to darīt, starp tiem, kas to palaida vaļā, tad var gadīties. Un tik un tā, starp garīdzniekiem un lajiem laikam jau tā procentuāli, ja mēs mēģināsim tā, nevis skaitliski, bet tieši procentuāli, mēs varētu pateikt, ka tomēr starp garīdzniekiem šo seksuālo noziedznieku būtu krietni mazāk. Ja, tā kā šeit pilnīgi garām manā skatījumā šis arguments, ka celibāts ir visu problēmu celonis, noteikti nē. Bet tagad gribu pateikt vēl pāris vārdus, runājot par seksualitāti, kāpēc tieši šī atturība ir teoloģiska zīme. Ir divi iemesli, kāpēc. Pirmais iemesls skan varbūt diezgan banāli, un mēs to noteikti bieži vien dzirdam un labi zinām, un it īpaši, ka tie, kas stājās seminārā, parasti par to tiek runāts, lai kalpotu Dievam ar nedalīto sirdi. Tas skan ļoti skaisti, bet tam ir ļoti liela nozīme un ļoti dziļa jēga. Runa iet par to, ka cilvēks augstāka mērķa dēļ atsakās no mazāka labuma. Ka cilvēks atklāja sevī, ka pastāv tik liela vērtība, kuras vērts realizēt savu tuvāku mīlestību,
kā vērts atteikties no kaut kā laba. Un tas liecina par viņa mīlestību. Es došu piemēru arī tādu, priekš manis jau tas piemērs kļuva klasisks. Iedomāsimies, ka mājās leduskāpī ir tikai viens jogurts. Ir mamma ar mazu bērnu. Un tagad abi divi skrien pie leduskapja, atver šo leduskapi, tur ir viens jogurts, un mammai garšo tas kiršu jogurts. Bet bērns saka, mamma, es arī gribu. Un tagad paskatieties, kas notiek ar mammu. Būdama pieaugusi, viņa varētu samēlot un pateikt, klausies, viņš nav garšīgs, vai viņš ir sabojājies. Ja? Un bērns varbūt noticēs, un varbūt raudās, varbūt nē, bet noticēs. Un tad mamma var paslēpus pati apēst šo jogurtu. Viņa redz, ka jogurts ir labums, un viņa grib šo jogurtu. Bet viņa mīl savu bērnu, un tagad sava bērna dēļ viņa atsaka sev šo jogurtu, lai šis jogurts tiktu viņas bērnam. Tas nepadara viņu par neirotisko sievieti. Tas nedezintegrē viņas personību. Tas tikai parāda, ka viņa kā persona ir spējīga izvēlēties augstāko labumu un šī augstāka labuma dēļ atteikties no mazāka labuma bez iekšējā konfliktā. Ja? Un līdzīgi ir ar to nedalīto sirdi. Tikai ticīgs cilvēks augstāka labuma dēļ ir spējīgs atteikties no mazāka labuma dēļ, kas ir seksualitāte. Par to mēs jau bijām runājuši, ka seksualitātes realizācija nav ļaunums, ja? Ka seksualitāte, ka mūsu dzīves daļa un mūsu būtības viens no mehānismiem, kas ir domāts arī sugas izdzīvošanai, cilvēces izdzīvošanai, ka tas nav nekāds ļaunums, tas ir labums. Bet ir kaut kas augstāk nekā tikai sugas izdzīvošana. Tā ir mūžīga pestīšana, mūžīga dzīve un pestīšana. Un cilvēks, ja viņš atklāja, ka tas ir viņa aicinājums dzīvot šī augstāka labuma dēļ, tad viņš atsakās no šīm ekskluzīvām attiecībām ar kādu cilvēku, kas nav ļauns. Ja? Šīs attiecības nav ļaunas. Tā kā viņš ir zīme tam, ka pastāv kaut kas, kādēļ ir vērts atteikties no mazākas mīlestības. Kaut arī atgādināšu, ka tas nenozīmē, ka laulāto dzīve ir sliktāka par celibāta iesaistīto dzīvi. Nekādā gadījumā. Tie ir tikai dažādi aicinājumi. Es parasti atkal saku, ka lai art lauku, ja, lai sēt kaut ko, ir nepieciešams traktors, bet lai braukt uz Rīgu no Daugavpils, ir nepieciešama viegla automašīna. Ar traktoru gan jau arī var aizbraukt, bet traktors nav domāts braukšanai uz Rīgu. Traktors ir domāts lauka darbiem. Savukārt, ja es ar savu mašīnu mēģināšu veikt lauka darbus, un tad sabojāšu gan mašīnu, gan lauka darbus nepaveikšu. Tā kā šeit ir tāpat, tas ir divi dažādi aicinājumi, kurus labāk nesalīdzināt. Kaut arī baznīcas tradīcijā vai baznīcas vēsturē tieši šis seksuālās atturības aicinājumi tika vērtēti kā augstāki. Ja? Nē, viņus jāvērtē kā savādākus, nevis augstākus, labākus vai sliktākus. Ok, un otrais moments, kas ir svarīgs, kas saistās ar to pirmo, tas teoloģiskais arguments, ka atturība no seksualitātes kļūst arī par eshatoloģisko zīmi. Ko tas nozīmē? Ka mēs uzskatām, mēs ticam, ka augstākais labums ir mūžīgā dzīve. Līdz ar to mūžība, kaut arī viņa sākas tagad, bet viņa realizēsies vēlāk. Un mēs, kā kristieši, saprotam, ka tā dzīve, ja ir tā vērta, lai šajā dzīvē no kaut kā atteikties. Šeit ir tas pats mehānisms, tikai ne tuvāk mīlestības dēļ, bet mūžīgas dzīves dēļ. Ja? Mūžīgas dzīves, ko Dievs apsola katram. Es saprotu, ka balstīties uz apsolījumiem mūsdienu pasaulē, tas ir kaut kāda diezgan pagrūta lieta, tev jāuzticās tiešām tam, kurš tev kaut ko apsolīja. Bet šeit ir interesanta lieta. Ja es uzticos Dievam, tad man ir tas cerības teoloģiskais tikums, ka es patiešām uzticos Dievam un tāpēc, ka Viņš man ir apsolījis kaut ko, ko es nebaudu vēl tagad. Bet šī apsolījuma dēļ es mēģinu savaldīt arī
savus instinktus, kas mūsos ir ļoti stipri. Es vēlos arī tāda pielikt asketisko piepūli, lai savaldītu savu seksualitāti. Un jo vairāk es vēlos strādāt pie savas personības iekšējas integrācijas, lai seksualitāte būtu tā daļa, kas vienkārši funkcionē tā, ka viņai būtu jāfunkcionē mana aicinājuma ietvaros. Ok. Un nākoša lieta, kurai mēs pievērsīsim uzmanību, tas ir relikviju kults. Tiem cilvēkiem, kas šodien skatās uz baznīcu, tiem, kas nāk uz lūdzu piedošanu. Tātad, tiem cilvēkiem, kas nāk uz baznīcu, tīpaši atgriežas, kā pieaugušie cilvēki, dažas lietas, kas nāk no pagātnes, var likties vismaz dīvainas. Un viena no tām dīvainām lietām ir relikviju kults. Ar ko tas saistās? Ja jūs esat bijuši Romā, it īpaši Romā, tas ļoti izteikti, bet Itālijā, ja, bieži vien, mēs redzam, ka tiek glabāti svēto kauli atvērta veidā. Vai kauli tiek ielikti kaut kādā sarkofagā, kas attēlo cilvēku, un šis sarkofāgs, šis apbedītais, guļ zem altāra, kā tāda ar vaska masku vai ar dzels masku un tā tālāk. It īpaši tie, kas bija Svētā Pētera bazilikā Romā, ja mēs staigāsim no altāra līdz altārim, mēs redzēsim, ka daži apbedīti ir zem altāra, bet viņus nevar redzēt, bet daži ir apbedīti, pāvesti īpaši, apbedīti tā, kā mēs redzam viņu figūras. Ja? Ir kāds manekens, kas ir ieģērbts terpos kaut kādos, bet šī manekena iekšā ir šī svētā vai šī pāvesta kauli. Tas varētu likties mazliet tāda necieņa pret mirušo, apbediet jūs viņu un tā tālāk, ja, un uzreiz nāk prātā analoģija ar Leņinu mauzolējā, ja, tur Maskavā, bet negrib apbedīt, lai neapbedīja, ja, tas jau kādie svētie tādi mauzolēji, bet ne par to runa tagad. Baznīcas tradīcijā šo relikviju kults, viņš ir, no vienas puses, jā, viņš ir tā kā mazliet paņemts arī no paganiskām tradīcijām. Jāņem vērā arī tas fakts, bet no kurienes vispār tas radās baznīcā? Tas radās no tā, ka kristiešiem bija liela cieņa pret mocekļiem, kuri atdeva savu dzīvību, gribēdami būt uzticīgi Dievam līdz galam. Un kad viņus apbedīja, tad laiku pa laikam Euharistija, svētā mise, tika svinēta ne tikai pa mājām, bet arī blakus šo svēto mocekļu apbedījumiem, brīžiem pat uz viņu kapiem. Un šī tāda kaimiņu būšana, ja, Euharistija un svēto relikvijas, svēto apbedījumi, ar laiku pārtāpa par tādu tradīciju, ka baznīcā, katra sevi cienījošā baznīcā, ir jābūt kaut kāda svēta relikvijām. Vislabāk, lai tas būtu visa miesa, ja, viss skelets, ja, ja tas ir nomiris jau sen. Tāpēc svētos arī parabedīja bieži vien zem baznīcas altāriem. Ar laiku, kad baznīcu palika arvien vairāk, protams, ka nebūs tik daudz svēto, lai apbedītu katrā baznīcā pa vienam. Ja. Līdz ar to radās tāda tradīcija, ka ņēma svēto kauliņu gabaliņu, ja, un iemūrēja to altārī. Un ja jūs tagad mēģināsiet pat Latvijā kaut kādās vecākās baznīcās paskatīties zem altāra segas, ja, tad pa vidu jūs ieraudzīsiet, ka ir tāda plāksnīte iemūrēta altārī, altāra mensā, ja, altāra tādā virsmā. Un tur iekšā parasti ir iemūrētas relikvijas, kaut kāda svēta kauliņa, lai būtu tāda zīme, ka arī šeit ir kaut kāds svēts, kas šeit ir pēdiņās apbedīts arī zem mūsu altāra, kuru mēs svinām svēto misi. Starp citu, šo pašu metodi izmanto arī austrumu baznīcās. Piemēram, pareizticīgu baznīcā ir tāda lieta, ka viņi neiemūrē svēto relikvijas kaut kādā altārī vai zem altāra. Viņi iešuj to tajā audumā, uz kura, kas tiek uzklāts uz altāra, lai celebrētu Euharistiju. Parasti viņš saucās antimins. Ja? No katoļu liturgijā mēs šo audumu saucam par korporālu,
Ja jūs esat bijuši svētajā misē, tad noteikti redzēt, kad priesteris pirms uzliek bikeri, viņš tagad sākumā izliek tādu balto drānu un tikai uz šīs drānas celebrē svēto misi. Tas saucās korporāls. Bet austrumu liturgijā šīs korporāls, kas saucās antimins, viņš ir skaisti izšūts, viņš ir ar bīskapa zīmogu un iekšā ir iešūtas relikvijas. Ja, un tad bez antiminsa nevar celebrēt svēto misi, nevar celebrēt liturgiju. Ja antimins vienkārši nav klātesošs. Protams, liturgija būs derīga arī bez viņa, un, teiksim, mūsu Daugavpils Jēzus Sirds baznīca mums nav relikviju ieliktu altārī. Mums nav neviens svēts, kas būtu apbedīts zem altāra, bet mise nav sliktāka par kaut kādu senāko baznīcu, nav sliktāka par misi Svētā Pētera bazilikā, kur to relikviju uz katra stūra pa 5. Ja. Bet šī tradīcija, viņa bija ļoti ilga, un mēs kaut kā mēģinām šo tradīciju saglabāt, kaut arī šodien, mūsdienu teoloģijā, mēs jau mazāk uzmanības pievēršam šim relikvijām. Ja, kaut arī tas, kas tika darīts kādreiz, tas tiek darīts, bet šodien mēs cenšamies svēto miesas vairs neaiztikt. Ja, kaut arī pie mūsdienu beatifikācijām notiek ekshumācija, lai pārbaudītu, kas notika ar tiem kauliem, bet no otras puses nenotiek tā, ka mēs tagad sadalām kauliņus pa daļām un iztiepam pa visu pasauli. Notiek kaut kādi nelieli relikvijāriju skaits izgatavošana, bet noteikti nav jau tā, ka tagad pa visām baznīcām tiek izplatīti tie kauli. Ja. Bet kāpēc tas notika? Pastāv tāda vēstule, kas tapa 2. gadsimtā sakrā ar svētā Polikarpa no Smirnas nāvi. Un parasti tieši šajā vēstulē, tas ir diezgan labs teoloģiskais traktāts, kas parāda, kāds ir šo relikviju, kāda ir šo relikviju nozīme. Pirmkārtām, mocekļa miesas svētdara vietu. Ja, protams, mēs tagad uzdodam jautājumu, kā tas notiek, jo Dievs visu svētdara. Bet tieši tā laika cilvēku izpratnē viss likās tik vienkārši, ka ja cilvēks ir svēts, tad viņš arī izpauž savu svētumu apkārt. Un ja viņš ir miris kā svēts, ja, tad, protams, ka viņa miesa arī svētdara šo vietu. Ja, tāpēc mums ir arī zināma cieņa pret mūsu tuvinieku miesām, ja, jo šīs miesas ir svarīgas, ja, tas ir personas daļa, ja, personības izpausmes veids. Bet arī ņemot vērā cilvēka svētumu, tad, protams, ka šī cieņa pret miesu, viņa nevarēja izpalikt. Ja, arī viņai bija jābūt. Un tāpēc arī šī vietas svētdarīšana tiek minēta. Nākoša lieta, tas ir cilvēku aicinājums godināt šo svēto, atdot viņam godu. Mēs taču zinām, ka arī, ja ir kāds varonis, kurš atdeva savu dzīvību, mēs arī viņu godinām, ja, mēs arī apbedam šo cilvēku ar attiecīgu cieņu, jo lielāka cieņa pienākas svētiem. Bet arī trešais moments, tas pamudina dzīvot mūs, ņemot vērā šī svēta piemēru. Ja, un, piemēram, patiešām, kad es pavisam nesen biju Milānā, man joprojām ir tas iespējas, es nolēmu aizbraukt uz Svētā Ambrozija baziliku, kur ir apbedīts šis svētais, un zem altāra, tajā kriptā, var aiziet no otras puses, ir apbedīts gan Ambrozijas, gan arī 2 citi svētie, Gervāzijas un Protāzijas, pa labi un pa kreisi viņi guļ pa labi un pa kreisi no Svētā Ambrozija. Un šis Ambrozijas, tas ir skelets, ja, tas ir kauli, kas ir ieterpti bīskapa drānās, lai parādītu, ka tas ir Ambrozija apbedīšanas vietā, Ambrozija relikvijas. Un, mani nebiedē parasti mirušie cilvēki, protams, ka nē, jo jābaidās no dzīviem, nevis no mirušajiem. Bet tajā brīdī, kad es nokāpu lejā, es nezinu, protams, tas ir kristīga audzināšana, tas ir zināma attieksme pret Svēto Ambroziju, jo man ir cieņa pret viņu. Bet pirmām kārtām es atvēru telefonu un vēlreiz priekš sevis pārlasīju viņa dzīves gaitas, no tās pašas Wikipēdijas, kad viņš dzīvoja, ko viņš panāca, kādus darbus viņš atstāja. Tad es paņēmu kādu gabaliņu no viņa darbiem un arī izlasīju, lai
man būtu kontakts ar svētā Ambrozija mācību, ar savām domām, savām idejām, ko viņš atstāja mums kā saviem pēcnācējiem. Un tad es arī palūdzos, lai arī man Dievs dotu to gudrību tāpat, ka tas bija svētajam Ambrozijam. Tā kā šis relikvijas, šajā manā konkrētajā gadījumā, veicināja tādu dievbības izpausmi, veicināja arī tādu dievbības pieaugšanu. Jā, man joprojām, redziet, pagāja jau pāris nedēļas, kad es tur biju, bet joprojām šis svētais Ambrozijs man staigā pa galvu, visu laiku es par viņu atceros, jā, un piesaucu viņa aizbildniecību. Un zināmā mērā gribētu būt arī kā viņš, jā, jo par svēto Ambroziju stāsta, kad viņš gatavoja savus sprediķus vai savus tekstus, viņš tos tekstus skaļi lasīja. Un cilvēki paklusām gāja šajā telpā, kur viņš lasīja šos tekstus, lai paklausītu viņa gudrību. Jā, faktiski viņš nepievēra uzmanību tam, kā tur ir citi cilvēki, viņš vienkārši strādāja, un viņi pakluso mēģināja tā paklausīties šīs Ambrozija idejas, jā, sastapties ar viņiem. Un tīpaši jāņem vērā arī tas, ka Ambrozijs bija viens no tiem, kas ietekmēja svētā Augustīna atgriešanos. Jā, tāpēc šeit mana cieņa pret viņu ir ļoti liela. Un man netraucē, ka tie ir kauli, ka tie kauli nav apbedīti, ka es viņus redzu, pieskarties nevar, aiz stikla tas viss stāv, bet tomēr tas veicina dievbību. Protams, mūsdienu cilvēkam tas šķiet mazliet dīvaini, jā, un mūsdienu baznīca mazliet attiet no šīs prakses, bet pilnīgi šo praksi tagad izslēgt un pateikt, ka tas viss ir slikti, noteikti tā nevarētu, jā, jo dažiem dievbībai tas ir svarīgi, un tiem, kam tas nav svarīgi, var vienkārši neskatīties, jo es vienmēr atkārtoju, ka katoļu baznīca ir tāda struktūra, kur ir vieta daudzām dievbības skolām, daudzām garīguma skolām, un visas ir dažādas, visas ir atšķirīgas, pat varbūt radikāli atšķiras viena no otras, bet visas vērt pie Kristus, un tas ir vissvarīgākais. Ja? Tas nav nekādas konkurences starp garīguma skolām, un tāpēc, ja relikvijas veicina kāda cilvēka dievbību, tad ir ok. Ja neveicina, tad var vienkārši neizmantot relikvijas, ja, neskūpstīt, kā tas notiek kaut kādās baznīcās, vai negodināt, nedot cieņu, necienīt relikvijas, godināmies tikai Dievu, necienīt relikvijas. Ja kāds nevēlās, tad nav vajadzības, ja. Bet nevajag uzreiz uzbrukt, ka tas ir kaut kas ļauns. Ja. Protams, mēs nevaram nepateikt, es nevaru nepateikt par to, ka bieži vien notiek arī pārspīlējumi un pat manipulācijas ar relikvijām laika gaitā, ja, ka kaut kādas relikvijas tiek viltotas un tiek pasludinātas, ka tas ir autentiskas, bet tās tā nav, ja, un cilvēki var godināt neautentiskas, cienīt, atdot cieņu neautentiskām relikvijām, ja, protams, tas var gadīties. Var gadīties arī situācijas, kad cilvēki izmanto relikvijas kaut kādus amuletus, kaut kāda katoliskā maģija ar kauliņiem, ja, un tas arī, protams, ir pilnīgi garām, bet, vienmēr ir tāda problēma, ka ja ir kaut kas ļauns, tad vienmēr būs arī manipulācija, ja ir kaut kas labs, piedodiet, ja ir kaut kas labs, tad vienmēr būs arī kaut kādas ļaunas manipulācijas ar šo labumu. Tā vienkārši ir, ja, jo labums ir integrāls pats sevi, bet ļaunums tas ir kaut kāda labuma aspekta trūkums, ja, un šeit arī mēs varam uz relikviju piemēra paskatīties, ka no vienas puses relikviju kults tas nav nekas ļauns, bet manipulācijas ar relikvijām, ja, tas ir ļaunums, kaut arī pašas par sevi relikvijas nav nekas ļauns. Ko, dargi draugi? Es domāju, ka ar šo mēs varam arī noslēgt un redzēsimies ar jums pēc 2 nedēļām, kad mēs atkal turpināsim runāt par garīgas dzīves teoloģiju, un tad mēs ar jums runāsim arī par jūtām garīgajā dzīvē. Paldies jums par jūsu uzmanību un redzēsimies pēc 2 nedēļām. Atā!